ceru, jūs mani labi varēsiet dzirdēt. Man atnāca ļoti skaidrs impulss ierakstīt šo video. Es stāvu foršā lapinītē, dzirdu dārdam pērkoni, aiz muguras ir burvīgs ezers. Mēģināšu runāt īsi, jo nodošu atsevišķus signālus, atsevišķus kodus katram, kuri šodien ir gatavi tos saņemt. Ja jūsu sirdī kādreiz rodas kaut kāds impulss, kaut kāda ideja, kas liek sirdī gavilēt, aulēšot, tad pilnīgi noteikti šī doma vai šis sapnis patīk arī visumam, pasaules dvēselē. Un pilnīgi noteikti jums ir potenciāls, lai to realizētu. Un mums no bērnības ir stāstīts, ka kaut ko sevišķu vai kaut ko lielu vai kaut ko ievērības cienīgu var sasniegt, panākt ar lielām grūtībām, ar lielu piepūli. Tas ir iepotēts ar mērķi, lai cilvēki arī baigi nelektos. Viņi jau sākotnēji baidījās, ka tas būs neiespējami vai grūti. Savukārt patiesība ir tāda, ka var lietas izdzīvot viegli, var līdz savam sapnim nonākt viegli, darot to, kas liek sirdī justies pacelātai, iedvesmotai. Un šeit ir ļoti svarīgi beidzot atteikties no visa veida klišejām, stereotipiem, priekšstatiem, kas mūs ilgstoši ir veidojuši. Kas ir iespējams, kas nav iespējams, dažādi ierobežojoši faktori, kas ir uzlikuši mums griestus. Tas viss kā reiz arī var bremzēt šo te izaugsmes procesu. Tiklīdz mēs no tā izējām ārā, un mēs ejam tur, kur prāts nevar aptvert, tur, kur nav nekādu piemēru, nav jābūt piemēriem, ka tur 70% cilvēku tas izdevās, un tāpēc tas ir labs veids, kā kaut ko darīt. Ejam ārā no statistikām, ejam ārā no ģimenes vēsturēm, no tautu vēsturēm, no reģionu vēsturēm, no jebkāda veida ierobežojumiem. Un svarīgi savu sirds impulsu dzīvot jau tagad šeit, jau šodien. Tas ir nevis tas būs kaut kad, vai tas varētu būt kaut kad, vai ja es papūlētos, tas būtu, bet tas ir šeit un tagad. Un vienīgais, kas mūs var izmest ārā no šīs pārliecības, ka viss izdosies, ka es varu dzīvot savu sapņu dzīvi, ka es varu justies tā, kā es gribu justies, uzvesties tā, kā es gribu uzvesties, satikties ar īstajiem cilvēkiem. Vienīgais, kas no šī visa var izsist ārā un likt šim te ugunskuram apdzist, ir tādu podziņu uzspiešana, kas ir saistīts ar iekšējo vērtību. Ja mums nav līdz galam izstrādāts šīs te traumas saistībā ar pašvērtējumu, tad ļoti ātri kāds var pateikt, tev jau nav bagātu vecāku, vai tu jau nedzīvo Amerikā, vai tev jau nav vīrs miljonārs, vai tavā valstī jau nav tādi budžeti, vai te jau nav tāda klientu plūsma, vai ko tu vispār vari ar savām zināšanām, kurām tur pietrūkst ekonomiskas izglītības, vai kas vispār tavā vecumā
ir iespējams, tad vajadzēs sākt ātrāk. Vai tu jau esi tikai sieviete, vai tev tur ir 4 bērni, vai tev ir pārāk daudz pienākumu, vai tu neesi pietiekami izveicīga, vai tev tur nav kaut kādi parametri, vai tu tur nerunā, teiksim, ķīniešu valodā, vai tev nav privātās lidmašīnas. Visāda veida nosacījumi, kas var it kā nobiedēt šo te sparu iekšējo un pateikt, ai, nu jā, laikam viņiem taisnīgi, ko es tas atcerējos. Ejam no šitā ārā. Tad vienīgais kritērijs ir tas, ka viss notiek jau tagad tulīt, šajā brīdī. Otrs kritērijs ir sirds, sajūta un skaidrība, ka man vajag tieši to. Un tajā es sevi redzu, un tajā es sevi jūtu, un man ir skaidra vīzija, un es spēju uzburt tās sajūtas, un es zinu, kā tas viss būs, un kā es tur visu iekārtot, un kā es tur justos, un kā es tur izskatītos, un kādi cilvēki būtu apkārt. Sirdī projekts jau ir, viņš sāk tur formēties, un ārējā realitāte tam sāk pakārtoties. Ārējā realitāte ir ļoti mainīga vērtība. Tā kā tāda digitāla hologramma, kurai ir tendence mainīties atkarībā no mūsu iekšējā stāvokļa. Mainās mūsu stāvoklis, mainās lauks ap mums, mainās dekorācijas, mainās cilvēku uzvedība. Tā arī ir tā radīšana, pacelšanās virs realitātes, kur darbojas zaldātiņi vai aitiņas. Es paceļos virs tā, mani tas neinteresē. Un viss. Tā tiek uzausta jauna realitāte un nekādu kompromisu. Kompromisi varbūt ir labi kaut kādos mazsvarīgos jautājumos, vai mēs šodien vārīsim vai cepsim kartupeļus, vai mēs braucam ar slēpēm vai ar snovu. Tur varbūt arī var būt kompromisi. Bet kompromiss attiecībā uz to, ka ja es gribu zirgu, tad es jums atvedīšu ēzeli, un tev ir jāsamierinās, tas nedara. Un ja es gribu ezeru, tad es gribu ezeru. Un man nedara nec dīķis, nec upe, nec strauts, nec jūra. Ezers un punkts. Nevajadzēs nekādus kompromisus, jo izveidojas konkrēts īsceļš tieši uz šo te sapni, un pa ceļam viss saliekās tīri tehniski. Tiklīdz mēs ejam uz kompromisu, tā tas ceļš kļūst vienkārši garāks. Tā ir tā kā sevis mānīšana vai realitātes mānīšana. Lūk, būt godīgam ar sevi, ticēt sirds impulsam, iet ārā no visa veida ierobežojumiem un nesalīdzināt sevi ar citām pieredzēm. Tam nav nekādas nozīmes, ņemot vērā, cik mēs esam atšķirīgi, autentiski